Māri, kāpēc cilvēki, jūsuprāt, tik ļoti baidās no psihiskām saslimšanām? Es domāju, ka tā ir lielākoties nezināšana. Un īstenībā tie ir 100 gadiem ilgas tradīcijas, ilga aizsprieduma. Diemžēl, ja mēs vēsturē skatītos atpakaļ, sākot no Hitlera, kas indēja psihiski slims cilvēks, ja, un vēl tālākā vēsturē, tad, diemžēl, tas turpināsies vēl kādu laiku. Bet mēs jau paliksim gudrāki. Cik mēs būsim inteliģenti, cik mēs būsim gudri, cik mēs viens ar otru runāsim, cik mēs kaut kādā savā darba kolektīvā aprunāsim, ja. Parunāsim savā starpā un varbūt viens otram atklāsimies, tik mēs arī lēnā garā caur savu pieredzi tiksim galā. Ja cilvēks nav slimnīcā un ārsts viņam ir teicis, ka viņš drīkst strādāt, tad viņš tiešām ir tāds drošs darbinieks savam darbdevējam? Slimības un stāvokļi dažādi. Ir gadījumi, kad, protams, ir jāpiedomā, ir jāuzmanās, bet kopumā tā statistika un tā ideja ir tāda, ka tas cilvēks nav bīstamāks kā jebkurš cits parasts. Mums tikpat labu uz ielas var uzbrūt kaut kāds bandīts zaglis, kā, teiksim, psihiski slims cilvēks. Tā ir oficiāla statistika, un to nevar izmainīt. Droši vien grūti atrast citu sfēru, par kuru cilvēku priekšstati būtu tikpat lielā mērā viduslaiku cienīgi. Psihiskās saslimšanas daudziem joprojām asociējas ar neprognozējumu gaitu un nevaldāmiem pacientiem. Patiesībā, pateicoties modernajai ārstniecībai, lielākā daļa no šiem slimniekiem spēja dzīvot sakārtotu dzīvi, kurā vieta ir gan draugiem, gan ģimenei, gan darbam. Dotā situācijā es tā varbūt tā padrošāk teikšu, bet es neteikšu, ka es esmu slims, bet man vienkārši jālieto zāles. Savu situāciju Jānis salīdzina ar cukuru diabēta slimniekiem. Arī viņi taču visu mūžu atrodas ārstu uzraudzībā. Runājot par savām iespējām darba tirgū, Jānis uzsver, ka katrs cilvēks var atrast savām spējām atbilstošu nodarbošanos. Cits jautājums, vai viņam šo darbu ļaus darīt? Jā, es strādāju, mazgāju grīdas vienā slimnīcā un medicīna tā jau bija un izskaitļoja, varētu teikt man. Cilvēks atradās, kas pateica manai priekšniecībai, vecākai māsai, ka es esmu no turienes un mainījās attieksme vienkārši. Tā attieksme mainījās tā, ka es ļoti pārdzīvoju un man nācās, es vairāk darba uzdevumus nespēju veikt. Es vienkārši pārdzīvoju, ka mainījās attieksme. Tas jau man arī sagrāva visu to. Par gadījumiem, kad kāds negribētu uzzinājis par viņa slimību, Jānis saka, mani izskaitļoja. Pieņemot darbā, darba devējs redz tikai ierakstu par invaliditāti darba grāmatiņā. Un tas tad ir savstarpējās uzticēšanās jautājums, vai šo faktu iztirzēt sīkāk vai nē. Jāna pieredze ir mācījusi, ka labāk noklusēt. Tur vienkārši ir zīmoks nodokļu grāmatiņā, ka ir grupa. Un jums kāds ir prasījis, kāpēc jums ir šī grupa? Jā, ir jautāts, es esmu melojis. Bet es domāju, ka pienāks arī laiks, kad nevajadzēs vairāk noklusēt uz to. Ja? Daudzi no tiem, kas savu spēju dēļ varētu strādāt, tā arī nekad nav atraduši darbu. Līdz ar to iztrūkst kaut cik vērā ņemamas iemaņas, nonākot publiskās situācijās. Tas izredzes atrast darbu vēl vairāk sašaurina. Slimnīca tomēr tā ir diezgan tāds dzīvesveids. Ja? Cilvēks jau saprot, ja mēs neesam nevienam vajadzīgi, ja, tad ar to ir cauri. Ja cilvēkam neparāda uzmanību, ja, tad ar to ir cauri. Uz smēķēšanas, uz cigarešu paciņām raksta smēķēšana nogalina, bet nogalina jau vienaldzību. Ja. Mēs neesam nevienam vajadzīgi. Jānim līdzīgā situācijā palīdzēja Equal projekts, kurš deva iespēju veselai grupai cilvēku gadu pārbaudīt sevi darba ņēmēja lomā. Tas Eiropas projekts parādīja, ka kādam mēs esam vajadzīgi. Viņi iedeva mums tādu apziņu, ja, un tādu saprašanu, ka mēs varam, un mēs paši to izjutām, ka mēs varam. Bez viņa, ja, bez Veldras ielas, ja, es nekad nebūtu toreiz to darbu, ko es daru tagad. Tagad viņam ir darbs, par kuru Jānis saka, ideāli piemērots viņa spējām, patikšanai un varēšanai. Drošāk jau būtu neizteikties, viņš atzīst, taču beigās saka, kādam jau jārunā ir, lai iedrošinātu citus. Vai pareizāk būtu darba devējam pateikt to diagnozi vai tomēr slēpt? Tas jautājums ir, protams, tāds diskutējams. Ja? Vai tam darba devējam būtu jāzina? Ir godprātīgi pacienti, kas pasaka, ziniet, man ir tāds saslimšana, man ārsts ir ļāvis, un tas darba devējs to saprot. Viņš var drusku pievērst uzmanību tam. Ja? Risks ir tāds, ka cilvēks baidās pateikt, un tad viņu vienkārši tajā darbā neņems. Bet
Šodien, runājot par mūsu aizspriedumiem, ir reizes, kad es tomēr pacientam saku, ka nevajag varbūt pārcensties ar to. Bet tad arī es šādu rekomendāciju pacientam dodot, es uzņemos atbildību par to, ka tomēr kaut kas nenotiks. Un ka tomēr es ticu tam cilvēkam, es zinu, ka būs labi. Ja? Kaut gan normālā situācijā labā būtu tā, ka viņš pasaka, un tad mēs jau esam vairāk šeit. Mēs jau esam šis pulciņš jau vairāk, un tā drošība jau dubultojās un trīskāršojās. Es, darba devējs, pacients. Bet, piemēram, par tiem ļaudīm, kuriem ir kustība traucējumi, vai jūs teikt, ka viņu attiecības ar darba tirgu šobrīd ir cerīgākas nekā, piemēram, pirms gadiem 10-15? Tā cerība darba tirgu man parādījās tad, kad darbinieku palika mazāk, tanī brīdī tiešām parādījās, ka tie cilvēki ir vērtīgi. Jo, ko es gribētu? Es gribētu, lai mēs distancējamies no tā, kuram ir kāda invaliditāte, bet padomājam to, ko tas cilvēks var izdarīt. Ja? Kādas ir viņa prasmes? Un tas arī būtu galvenais jautājums, ko darba devējs uzdod. Pirms viņš sāk fantazēt par to, vai tam cilvēkam ir rokas vai kājas. Un, protams, ja tur specifiski ir vajadzīgi tehniski, un tas tehniski nav iespējams, tad ir cits jautājums. Bet pirmais šo jautājumu. Vai tas cilvēks dara man, un viņš var izdarīt? Es gan nezinu nevienu Latvijā radušos uzņēmumu, kuram būtu līdzīga attieksme pret invalīdiem. Taču iespējams ekonomiskā krīze ir pie vainas, ka Latvijas uzņēmēji daudz pozitīvāk ir sākuši izturēties pret valsts subsidētajām darba vietām invalīdiem. Tas nozīmē, ka uzņēmējam darbinieks izmaksā lētāk, bet viņš ir invalīds un viņam jāpaliek darbā 2 gadus. Vai šādi noteikumi ir nesuši augļus un apmierina visas puses? Par to nākamajā sižetā. Daugavpilī atrodas Axon Cable lielākā rūpnīca. Otra lielākā, kas gan vairāk izstrādā tehnoloģijas, bāzēs netālu no Parīzes. Iesaistīt ražošanā cilvēkus ar invaliditāti ir rūpnīcas politika jau 20 gadus. Tas sācies nejauši, kad kāda no darbiniecēm zaudējusi spēju staigāt, un viņai piemērota īpaša darba vieta. For me, it is important to give the opportunity to take this kind of person. Today, we are without any problem. Tomorrow, I take the car, I can have an accident. And if I have an accident and if I am working in Axon, perhaps my boss, if I have no big problem, can propose me a new, to continue to work in Axon. Perhaps to be egoist, I am thinking perhaps too much on me, because if I have tomorrow a crash with my car, I will be happy to be in this kind of company. Direktors uzsver, ka rūpnīcas specifika ļauj strādāt cilvēkiem ar veselības problēmām. Vajadzīga liela precizitāte un uzmanība, taču fiziskais spēks nē. Turklāt iespējams variēt darba stundu ilgumu. Uzņēmumā šobrīd nodarbināti 11 cilvēki ar veselības problēmām, un, ja nepieciešams, darba vietas viņiem tiek pielāgotas. The first problem with the person who have some handicap is the communication. They are at home, they are alone, they don't talk with everyone because they can't move. They are a little bit limited with the communication. When they come to the factory, they start to reopen. And we talk with them, which problem do you have? Okay, the table should be a little bit down. What is the cost to cut the table? 1 lat? Okay. But the person give us more. Cilvēki, kas šeit strādā, ir pieredzējuši gan to, ka darbu atsaka, gan to, ka viņu vajadzību strādāt un nopelnīt izmanto arī ļaunprātīgi. Aptaujātie novērtē ieguvumus, gan patīkamo demokrātisko atmosfēru, gan to, ka šeit darba norma attiecas uz visiem maiņas darbiniekiem kopumā. Katrs strādā pēc labākās sirdsapziņas, bet savu spēju robežās.